Labdien, mani sauc Una Meistare. Es esmu viena no šīs izstādes kuratorēm. Man ir liels prieks redzēt jūs tik ļoti kuplā skaitā un arī apsveikt ar pirmo lekciju, pirmo lasījumu izstādes izglītības programmas ciklā, kur kopumā būs 5 dažādi notikumi, visi no visdažādākajiem aspektiem veltīti tik ļoti personiskai lietai, kā mūsu katra emocijām un emociju saiknē ar mūsu garīgo un arī fizisko veselību. Es gribētu teikt, ka šī izglītības programma notiek ar ārsts Ilzes Aizsilnieces fonda atbalstu, un arī pati izstāde ir veltījums Ilzei Aizsilniecei, jo viņas pieeja cilvēkam, ne kā pacientam, bet kā cilvēkam bija ļoti īpaši, jo viņu uz katru cilvēku skatījās kā uz veselumu, kur veido visdažādākās lietas, un tā arī ir viņa unikalitāte. Tādēļ katram cilvēkam ir nepieciešama īpaša pieeja, un arī viņa emociju sajūta ir tikai viņam raksturīga. Un vēl pirms es dodu vārdu Kasparam, es gribētu teikt, ka ir ar šo izstādi saistīts vēl viens ļoti īpašs notikums. Izstāde piedalās Jēla Universitātes pētījumā par mākslas spēku, mākslas nozīmi mūsu emocionālās pasaules veidošanā un mūsu pašizziņā. Un tāpēc es jūs ļoti lūgtu pēc šīs lekcijas katram izstaigāt izstādi, iedziļināties, atrast darbu, kas jūs visvairāk šī brīdī jūsu emocionālajā situācijā uzrunā, noskanēt QR kodu uz paskartītes, ko jūs noteikti saņēmāt pie kases, un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Un tagad es došu vārdu filozofam Kasparam Eichmanim, jo viņš runās par emocijām no austrumu skatu punkta, kas patiesībā ir varbūt pat senāks, dziļāks un lielā mērā mūsu rietumu skatu punkts ir ļoti no tā ietekmējies. Kaspar, lūdzu. Paldies, Una. Sveiciens visiem. Kā šie kubaciņi šeit vēsta, es varētu piekrist, ka man ir prieks gan par šo iespēju, gan arī par tik kuplo klausītāju skaitu. Tas gan vairāk attiektos uz pārsteigumu. Šeit kaut kur nav kubiciņi, kas attiecās uz nelielu satraukumu, jo jebkura veida lekcija, neskatoties uz daudzu gadu pieredzi, tāpat ir saistīta ar zināma veida satraukumu. Labi, ka tā ir nosaukta par lasījumu, tāpēc es tieši arī izmantošu šo iespēju, jo, kā vēsta latīņu vārds lectio, tas arī nozīmē lasījumu, un lai jūs nebūtu pakļauti manas mainīgās apziņas traucējumiem, tāpēc es izmantošu šo iespēju. Nosaukumā gan būtu bijis nepieciešams nedaudz ieviest korekcijas un drīzāk runāt par emocijām Āzijas kultūrā, jo, protams, austrumi ir tikai vienīgi ģeogrāfisks nosaukums, un tāpēc mēs to nevarētu izmantot vienskaitli, jo mēs runājam par dažādām kultūrām, un tāpēc arī šodienas lasījuma lekcijas ietvaros mēs runāsim pārsvarā par 2, par Austrumāziju, ko šajā gadījumā pārstāv Ķīna, un Dienvidāziju, ko pārstāv Indiju. Ar Austrumāziju man ir tuvākas attiecības, tikai tā iemesla dēļ, ka 15 gadus kopsumā es esmu pavadījis brīnišķīgajā Formozas salā, kas ir pazīstama kā Taivāna. Tādējādi no tā jūs varētu secināt to, ka mana darba valoda pētniecības ir ķīniešu valoda, tā skaitā arī senķīniešu valoda, lai gan austrumu pētnieka, Ķīnas pētnieka profilu es pēdējo 10 gadu laikā esmu nomainījis uz, varbūt, cerams, cildināk skanošo filozofu. Bet, lai nepārsteigtos ar secinājumiem, tad es esmu filozofs, kurš specializējas tieši Āzijas filozofijas tradīciju pētniecībā, specifiski šajā gadījumā budistu. Tātad, tieši tā. Emocijas austrumu kultūrā. Šīs lekcijas nosaukums tad jums šķietami sola austrumus un varbūt vēl kaut ko gudrību, mieru, dziļumu, ko mēs modernajā kultūrā esam šķietami pazaudējuši. Es jums neko no tā nedošu.
Es neesmu šeit, lai stāstītu, ko jūt citi cilvēki. Esmu šeit, lai jautātu, ko citi cilvēki ir uzskaitījuši, kā viņi veidojuši savu emociju sarakstus un kas noticis ar sajūtām, kuras tajos nav iederējušās. Un līdz ar to mūsu darba arguments ir šāds. Katru sarakstu veido noteikti veida ietvers. Proti iepriekš pieņemts lēmums par to, kas emocija drīkst būt. Ja jūs mainiet ietvaru, kļūst redzamas sajūtas, kas iepriekš palika vienkārši nepamanītas. Un ļaujiet man sākt ar dzejoli. Tā kā pirms jebkādas teorētiskā ietvara. Bieži vien nabaga bērni iet uz svešām mājām, ar mazajām rokām atspiedušies pret durvju aplodām, izsalkuši, bet kauna apklusinātām balsīm viņi zakšas raugās uz tiem, kas ēd iekšā. Tas uzrakstīts ir Bengālē, sanskritā ap 1100. gadu mūsu ērā. Te šķietam nekas nav īsti jums jāpārtulko, nekas eksotisks neskan, bet paturiet to prātā, jo turpmāko stundu es centīšos visu, protams, sarežģīt, bet beigās nonāksim pie šī paša dzejoļa atkal. Bet balstoties arī uz gan šajā izstātē ietverto kontekstu, padomājiet par sarakstu, kas ir jūsu galvā. Dusmas, bailes, briebums, pārsteigums, skumjas un prieks. Šo visnotaļ ietekmīgo 6 kategoriju modelis, tas nostiprinājās ar 1969. gada pētījumu, kura ietvaros cilvēkiem Papua Jaungvinejas augstienēs rādīja dažādas seju fotogrāfijas. Metode bija svarīga toreiz, bet tā bija ierobežojoša, jo izolēta seja tika izrauta no situācijas, bet atbilde bija jāizvēlas no jau pētnieku sagatavotu sarakstu. Tādējādi eksperiments ne tikai mērīja emociju atpazīšanu, tā uzbūja jau iepriekš noteica, kāda veida atbilde būs vienkārši iespējama. Un šis 6 emociju modelis nav senas cilvēces mantojums un nav arī mūsdienu zinātnes, teiksim tā, pēdējais vārds. Jaunākie pētījumi ir pārgājuši no noslēgtām kategorijām jau pie daudzdimensionālām emociju kārtēm. Piemēram, 2017. gada Kalifornijas Universitātes Berklijā sociālās miedarbības laboratorijas pētnieki pētīja 853 angliski runājošu Amerikas Savienoto Valstu dalībnieku reakcijas uz 2185 īsiem videoklipiem. Tajos bija redzamas ļoti dažādas situācijas – daba, kāzas un dzemdības, sports, negadījumi, sociālie konflikti un citi emocionāli piesātināti notikumi. Tātad pētījums nesākās ne ar izolētu seju, bet ar notikumiem, kuri skatītājā varēja izraisīt noteikta veida pieredzi. Un dalībnieki veica vienu no 3 uzdevumiem. Viena grupa brīvi saviem vārdiem aprakstīja, ko ir jutusi, otra vērtēja, cik lielā mērā video izraisīs 34 piedāvātās emociju kategorijas, bet trešā novērtēja pieredzi 14 afektīvās skalās. Tādēļ tā saucamais pašu sniegtais apraksts šeit nozīmē, ka pētnieki jautāja par skatītāju paša izjusto pieredzi, nevis no ārienes mēģināja nolasīt emociju viņu sejā. Analīze izšķīra 27 pietiekami stabilas pieredzes kategorijas, tomēr tās neveidoja 20, teiksim, tādas tā kā noslēgtas kastes vai tvērtnes. Starp tām bija pakāpenisks pārējais, piemēram, no nemieru uz bailēm, šausmām un riebumu, vai no miera uz estētisku baudījumu un bijību. Kategorija nosaukuma pieredze raksturoja precīzāk nekā tikai patīkamības un uzbidinājuma skalas. Taču kategorija robeža palikas izplūdušas. Slaidā tādēļ redzams nevis jaunas galīgas saraksts, bet daudzdimensionāla karte. Pētījums veikts ar ASV dalībniekiem un, protams, angļu valodā un tās iedzieniem. Tā rezultātus nedrīkst automātiski pasludināt par visas cilvēces, protams, universālo karti. 2020. gada pētījumā uzdeva citus jautājumus. 1794 dalībnieki vecumā no 18 līdz 76 gadiem vērtēja 1500 dabiskos apstākļos uzņemtas sejas un ķermeņa izteiksmes fotogrāfijas. Viņi izmanto emociju kategorijas, brīvus aprakstus un tādus vērtējumus kā patīkamība un uzbudinājums.
kā arī spriede, vai izteiksme šķiet ticama ikdienas situācijās. Šoreiz netika jautāts, ko šis attēls liek jums just, tika jautāts, ko jūsuprāt pauž attēlā redzamais cilvēks. Tādēļ skaitlis 28 attiecas uz nozīmēm, kuras novērotāji piešķīra sejas un ķermeņa izteiksmēm, nevis uz pašu novērotāju izjustajām emocijām. Pētnieki konstatēja vismaz 28 savstarpēji atšķiramas izteiksmes nozīmes. Arī šeit tās nebija stingri nodalītas. Blakus esošās izteiksmes savienoja vienmērīgas nozīmes pārējas, un atsevišķas fotogrāfijas varēja paust vairāku kategoriju sajaukumu. Tātad 28 nav skaitlis, kas atceļ iepriekšējo 27. Vienkārši pirmais pētījums kartēja cilvēka paša aprakstīta pieredze, bet otrais novērotāju uztverto izteiksmīgo uzvedību. Tagad varam precīzi pateikt, ka pēc skaitļa 6, 27, 28 nav vienas tādas sacensības, kura no atbildēm būtu precīzāk. 6 kategoriju eksperiments pārbaudīja atpazīšanu ierobežotā uzdevumā un iepriekš sagatavot izvēli. Bet 27 kategoriju pētījums kartēja dalībnieku pašu aprakstīto pieredzi, ko izraisīja videoklipi. 28 kategoriju pētījums kartēja nozīmes, kuras novērotāji piešķīra dabiskām sejas un ķermeņa izteiksmēm. Bet atšķiras ne tikai rezultātu skaits, bet pats pētāmais objekts, metode un jautājums. Jaunākie pētījumi neatmeta kategorijas, tomēr vairs neuztver tās kā noslēgtas, tvertnes. Tie rāda salīdzinoši stabilas pieredzes un nozīmes apgabalus, kuras savieno nepārtrauktas pārējas. Tādēļ mūsu jautājums vairs nav tikai, cik emociju ir, jautājums ir, kāda ir sajūta telpas uzbūve un ar kādu metodi šī telpa ir padarīta redzama. Šobrīd svarīgs ir tikai viens novērojums. Eiropas, pieņemsim, iepriekšējās senatnes kaislība teorijas, ar ko mēs mūsdienās saistām emocijas, vai pieņemsim ķīniešu medicīnu, par kur mēs runāsim, vai sankristu estētika, kuras dzējas izpausmēs te tikko minējam, vai budistu filosofija, par kuru mēs arī pieminēsim, neveido vienu kopīgu emociju sarakstu. Jo tās uzdod atšķirīgas jautājumus un kalpo atšķirīgiem praktiskiem mērķiem. Skaitļu nesakritība pati par sevi nav kļūda. Tā parāda, ka pirms emocijas skaitīšanas jau ir pieņemts lēmums par to, kas tiks uzskatīts par emociju. Tagad aplūkosim šos ietverus vienu pa vienam. Bet pirms mēs dodamies uz Āziju, kur mēs gan nemeklēsim eksotiskus vārdus, ko pievienot savam sarakstam, bet mēģināsim ļaut citām tradīcijām, mainīt pašus jautājumus, kurus uzdodam. Lai saprastu svešu jēdzienu, ir jāpacenšās rekonstruēt pasauli, kurā tās kaut ko nozīmē un kaut ko ļauj darīt. Un līdz ar to šīs lekcijas vēl viens no jautājumiem nav kādas emocijas viņi nosauc, bet gan kādai jābūt emocijai, lai viņi tās vienkārši nosauktu tādā veidā. Pirms tam mēs nedaudz apskatījām šo zinātnisko ietvaru, vēl nedaudz pakavēsimies pie tā konteksta, kas ir Eiropa, lai mums tas kontrasts būtu daudz izteiktāks, līdz mēs sastopamies ar Āziju. Tādā vienkāršotā rietuma ietvarā emocijas bieži sakārto pēc diviem jautājumiem. Vai objekts šķiet labs vai ļauns, un vai cilvēks virzās uz to vai prom no tā. Skaidru šīs pieejas piemēru esot formulējis Akvīnas Toms, 13. gadsimta dominikāņu teologs un filozofs, kurš mēģināja sistemātiski aprakstīt cilvēka spējas, rīcību, tikumus un kaislības. Viņu varētu mēs noteikti nodēvēt par katoļu baznīcas centrālo filozofu. Viņa saraksts nav mūsdienās, protams, eksperimentālās psiholoģijas rezultāts, bet tas ir saistīts ar viņa morālās filozofijas sistēmas elementiem. Jūtas jāizprot saistībā ar to objektu un kustību, ko tās cilvēkā izraisa. Šādi viņš iegūst mīlestību un naidu, vēlmi un nepatiku, prieku un bēdas, cerību un izmisumu, bailes un drosmi. Bet iedomājieties, pieņemsim domu, ko cilvēks atkal un atkal pārdomā. Tā netiek atrisināta un tā neatkāpjas. Cilvēks nevar nedz rīkoties, nedz to atlikt malā. Mūsdienu psiholoģijā to dēvē par rumināciju, burtiski domu malšanu. Un šo stāvokli nenosaka tuvošanās vai atkāpšanās, bet tas, ka tas vienkārši neizbeidzas. Un šeit Akvīnas Toma schēmā nav šīs turpināšanās un ilgumos.
Bet šāda veida ilgumu problēma pazina tomēr arī rietumos. Pieņemsim šeit prātā nāk Jānis Kasienis, kas bija kristiešu mūks un autors, kurš dzīvoja aptuveni no 360. gada līdz 435. Viņš pārnesa Eģiptes tūkstnešu mūku pieredzi latīniski lasošai Eiropai un aprakstīja brīnišķīgo sajūtu, ko iespējams pazīst daudz no jums akēdiju, tā saukto pusdienlaika dēmonu. Tas bija mokošs, apātijas, nemieru un nepatikas stāvoklis, kurā mūkam šķita neciešama gan vieta, gan darbs, gan laiks. Un Kasijāna aprakstā svarīgs ir tieši ilgums. Stāvoklis neatkāpjas, neļauj koncentrēties un padara pašu dienas ritējumu smagu. Pieņemsim, otrs piemērs šeit, ko mēs varētu izmantot, ir pozitīvi izjusts miers. Arī to ir grūti ievietot ietvarā, kura galvenās koordinātas ir labs vai ļauns, vai tuvošanās un atkāpšanās. Mieram nav tikai jābūt emociju trūkumam. Tas var būt vērtīgs, klātesošs stāvoklis. Tagad pārējām beidzot pie pirmā Āzijas ietvara, proti senās Ķīnas medicīnas. Vispirms jāpaskaidro, kas ir slaidā redzamais avots. Suwen, jeb nosaukumu var tulkot kā pamatjautājumi, ir senās ķīniešu medicīnas teksta kopums un daļa no lielāka darba, ko pazīst ar nosaukumu Dzeltenā imperatora iekšējais kanons. Tā nav viena autora vienā reizē sarakstīta grāmata. Teksts veidojies ilgākā laikā un lielākoties izkārtots kā Dzeltenā imperatora sarunas ar dažādiem ārstiem. Tajās tiek jautāts, kā darbojas ķermenis, kāpēc rodas slimība un kā cilvēku ietekmē gadalaiki, uzturs, dzīvesveids un afektīvie stāvokļi. Vienā Suwen nodaļā minētas 5 emocijas, citā 9 qi stāvokļi, kur vidū ir arī augstums, karstums un izsīkums. Tātad emocijas te vēl nav nodalītas no ķermeņa procesiem kā atsevišķa psiholoģiska karte. Pie šī mēs vēl atgriezīsimies. Agrīnā ķīniešu medicīna jautā ne tikai uz ko, piemēram, emocija ir vērsta, bet arī kā tā kustas, kur tā uzkrājas un kas notiek, ja tā nepāriet. Jēdziens emocija, kur arī ķīnieši izmanto mūsdienās qing, nosacīti var tulkot kā jūtas, afektīvu stāvokli vai emocionālu iedabu. Savukārt pirms tam pieminēto un mūsdienās caur dažādiem ķīniešu gan psihotehnikām, kā qigong, pazīstamais jēdziens qi nav jāsaprot kā enerģija, mūsdienu fizikas nozīmē. Tā parasti būtu kļūda par to tādā veidā runāt. Medicīnas tekstos tas apzīmē organismu procesu funkcionālo dinamiku. Pieņemsim to, kas ceļas, nolaižas, izkliedējas, uzkrājas vai iestrēgst. Mūsdienu fizioloģijā atsevišķu šī jēdziena aspektus var salīdzināt ar elpošanu, asinsriti, vielmaiņu, autonomās nervu sistēmas regulāciju un ķermenisko uzbudinājumu. Savukārt no psiholoģijas aspekta ar autonomu aktivāciju un interocepciju. Tomēr neviens no šiem iedzieniem nav pilnīgs ķīniešu qi ekvivalents. Piemēram, Eiropas vārds passion, saistīts ar latīņu patior, ciest, panest, tikt ietekmētam, bet savukārt ķīniešu iedziens, kas šeit parādās pašā sākumā, ķīniešu zīme, kurai jūs varat pievērst uzmanību, tai kreisajā pusē ir rakstības elements, kas ir sirds prāts. Burtiski nozīmē, to var atšķirībā no kontekstiem, kur tas parādās, tas ir gan fiziskais orgāns sirds, gan arī domāšanas orgāns prāts. Mēs latviski to varam pārveidot kā prātsirds, ja mums savukārt sirdsprāts būs pārāk specifiski iekrāsots latviešu lietojuma kontekstā. Un labajā pusē šai zīmē ir fonētiskais elements, kas dod skaņu, un tas ir qing. Tam gan vēl ir papildus nozīme, tas ir pats par sevi, tā ir zilgan zaļā krāsa. Tad pastāv
interpretācijas, ka šī zilgana zaļās krāsas iekļaušana šajā zīmē ļaujas jēdzienu saistīt ar dzīvīgumu un augu sulas plūdumu. Pašā jēdzienā nav sākotnēji pieņēmuma, ka jūtas ir tikai pasīvas ciešanas. Mūsu vārda saknē, protams, ir ciešanas. Viņu rakstu zīmē ne vairāk, ne mazāk kā dzīvības sula. Arī 7 emocijas Ķīnas avotos nav viens nemainīgs saraksts. Piemēram, šeit rituālu pieraksti, Li Ji, nodaļa Li Yun, nosauc 7 no tām. Šī, kas ir prieks, kas ir dusmas, kas ir skumjas, tad jau pēc nosaukuma, Čū, bailes, mīlestība, nepatika vai naids, vēlme un iekāra. Vēlākajā medicīnas tradīcijā par 7 afektiem sauc citu kopu, jo pirms tikko sastāptais šī, prieks, dusmas, raizes, jau, pārdomas vai raizēšanās, bēdas, pēj, kung, bailes un ķing, izbīles. Šo vēlāko schēmu, protams, nedrīkst piedēvēt kaut kādai šai vienai konkrētai, pirms tam Suwen nodaļai. Bet Suwen 39. nodaļā lasam interesantu apgalvojumu. Sidze qi jie, jeb kad cilvēks ir pārdomu pārņemts, qi savalkas mezglā. Tātad doma, kas nebeidzas, vairs nav tikai psiholoģisks pārdzīvojums, bet tas ir ķermenisks process. Mums lielākoties, kas nespeciālisti šeit ir, te svarīgi nav doma, ka būtu jātic senās ķīniešu medicīnas anatomijai, protams. Bet svarīgi ir klasifikācijas izvēle. Ja domāšanu apraksta tikai kā izziņas darbību, tad doma, kas nebeidzas, paliek ārpus emociju saraksta. Ja jautā, kā ilgstoša domāšana maina elpu, ietekmē miegu, mūsu apetīti, muskuļu sasprindzinājumu, tonusu un spēju rīkoties, tā kļūst par afektīvu un ķermenisku notikumu. Tad senais teksts mums piedāvā nevis gatavu diagnozi, bet citu, tādu raudzīšanās asi, pa kuru pieredzi iespējams kartēt. Un šajā koordinātu sistēmā ir arī laika ass. Stāvoklis, kura būtība ir neapstāties, kļūst redzams nevis tāpēc, ka ķīnieši juta kaut ko mums nepazīstam, bet tāpēc, ka viņu kartē tam bija ierādīta noteikta koordināta. Suwen apraksta dusmas kā čī pats celšanos, bailes kā lejupslīdi un pārdomas kā savilkšanos. Emocijas tiek sakārtotas arī savstarpējās pārvarēšanas attiecībās. Tas nav mūsdienu klīnisks pierādījums, protams, bet piemērs teorijai, kurā būtisks ir tas, ko viena afektīva kustība dara citai kustībai. Vēl vienu atšķirīgu skatījumu piedāvā kāds cits teksts, Chung Jung, jeb mācība par vidusceļu. Vidusceļš te nenozīmē kompromisu vai aritmētisku vidējo, bet spēju saglabāt centru un atrast situācijai atbilstošu mēru. Vispirms par pašu tekstu nedaudz, jo tā loma ir ārkārtīgi interesanta. Šis teksts, Chung Jung, sākotnēji bija viena no Li Ji, jeb rituāla pieraksta nodaļām. 12. gadsimtā neokonfucistu domātājs Zhu Xi to kopā ar kādu citu nodaļu no rituāla pierakstiem, kas saucās Lielā mācība, Konfūcija apkopotajām runām un tekstu, kas saucās Mangzi un tiek piedāvāts filosofam ar tādu pašu vārdu, viņš tos apvieno krājumā, kas tiek nosaukts par Sīšu, jeb 4 grāmatām, un pievienotai ietekmīgu komentāru, un 1313. gadā Mongoļu Yuan dinastijas valdība grāmata interpretācija noteica par atjaunoto valsts eksāmenu pamatu, un pirmie eksāmeni pēc šīs programmas notika 1315. gadā. Tad kaut kādā ziņā, sākot no 1315. gada līdz pat 1905. gada 4. septembrim, kad vēl pēdējā dinastija ar ediktu atceļ tradicionālo eksāmenu sistēmu, šī grāmata bija
Tad centrālā tiem izglītotajiem cilvēkiem. Tad, tas, protams, nenozīmē, ka šo tekstu vienādi lasīja ik viens lasīt protēs, taču gadsimtiem strukturēja izglītoto aprindu valodu un pašizpratni. Kad prieks, dusmas, skumjas un līgsmīga vēl nav izpaudušies, to sauc par centrētību. Kad tie izpaužas un ik viens sasniedz īsto mēru, to sauc par saskaņu. Centrētība ir visas pasaules lielais pamats. Saskaņa ir universālais ceļš, visaptverošais ceļš. Šeit emocijas netiek prestatītas gudrībai un netiek uzskatītas par kaut ko, kas būtu jāizskauž. Pirms izpausmes tās pastāv kā vēl neizkustināts potenciāls. Kad tās rodas, izšķirošais jautājums ir, vai tās atbilst laikam, situācijai, attiecībam un mēram. Tādēļ ideāls nav bez emocionalitāte un nav arī jebkuras emocijas neierobežot izlāde. Ideāls ir izkopta spēja just un izpausties saskaņā ar situāciju. Šis teksts mūsu kartē pievieno vēl vienu, teiksim tā, koordinātu vai asi. Ne tikai to, ko jūtam, bet arī to, vai jūtas radušās īstajā brīdī un iegūšas atbilstošu formu. Sanskrita estētika, savukārt, un šeit mēs pārceļamies uz Dienvidāziju. Savā ziņā maina šo jautājumu vēl nedaudz savādāk. Tā nejautā tikai, ko cilvēks privāti jūt, bet ko var attēlot, izbaudīt un vispārināt, piemēram, un šajā gadījumā konkrēti izrādē. Šeit mēs izmantosim jēdzienu un iepazīsim jēdzienu rasa, kas burtiski nozīmē sula, garša vai esence. Piemēram, ikdienas bailes liek bēgt, bet teātrī attēlotas bailes skatītājs var baudīt, jo tās vairs nav tikai viņa privātais apdraudējums. Aktiera spēle un izrādes forma konkrēto pārdzīvojumu pārveido estētiskā pieredzē, ko var dalīt daudzi skatītāji. Tāpēc rasa, šī garša estētiskā, nav vienkārši sanskrita vārds emocijai. Tā apzīmē īpašu attiecības starp attēloto stāvokli, mākslas darbu un skatītāja pieredzi. Un šeit mums svarīgs ir teksts, kas ir Nātya šāstra, tas ir sanskrita traktāts, ko tradīcija piedēvēja Bharatam. Parasti pamatversija datē ap 300. gadu mūsu ērā. Un Nātya šāstra nosauc 8 šīs garšas rases. Šrinagāra, erotiskā mīlestība, hāsja, komiskais un smiekli, karuna, līdzcietīgas skumjas, raudra, niknums, vīra, varonīgums. Atpazīstiet tomēr mūsu indo-eiropisko saikni. Bhajānaka, bailes un šausmas, bībhatsa, riebums un adbhuta, izbrīns un brīnums. Vēlāk vēl tika diskutēts par to, vai nevajadzētu pievienot šanta, mieru, jeb rimtumu, kā 9. rasu. Tie ir estētiskās pieredzes veidi, nevis 8, protams, bioloģiski noteiktas emocijas. Jā, rasa nozīmē sula, garša vai esence. Tā nav aktiera privāta emocija, bet izkopts pārdzīvojums, ko izrāda dara baudāmu skatītājiem. Bet sākotnējā 8 rasu sarakstā tikko pieminētā miera, tātad šanta nebija. To pievieno Abhinava Gupta, skaidrojot, ka miers var būt nevis tukšums pēc emociju izzušanas, bet īpaši pozitīvi baudāms stāvoklis. Tad sistēma mainīja savas robežas, lai nosauktu pieredzi, ko agrākais saraksts neietvēra. Abhinava Gupta bija Kašmīras filosofs, estētikas teorētiķis un reliģisks domātājs, kurš dzīvoja aptuveni 10. un 11. gadsimta mijā. Viņš tad nepievienoja mieru sarakstam tikai tādēļ, lai iegūtu vēl vienu nosaukumu. Drīzāk jautājums bija, vai atteikšanās no alkām un iekšējais rimtums vispār var kļūt par intensīvu klātesošu estētisku pieredzi. Tātad estētisku, ne tikai ētisku, bet estētisku. Un ja atbilde ir jā, tad teorijā jāatzīst, ka miers nav tukšums starp emocijām, jeb noteiktu emociju iztrūkums.
Tas pats var kļūt par pieredzes pozitīvu saturu. Debesis man par tērpu, dobā plauksta par kausu, brieži par pavadoņiem, meditācija par miegu, zeme par guļvietu un saknis par ēdienu. Kad gan piepildīsies šī manas sirds kvēlākā vēlme un vainagos manu laimi. Un miers šeit nav tas, kas paliek pāri, kad vēlēšanās beidzas, bet miers ir tas, ko cilvēks vēlas. Kad nekas vairs nav palicis tevī. Tālāk pāriesim vēl pie mūsu trešā sarunu biedra, un gadījumā tas ir arī Indijas pārstāvs, un tie ir budisti. Tie, kas piedar pie Abhidharmas skolas, tad Abhidharma ir budistu analītisko tradīciju kopums, kas pieredzi sadala īslaicīgos prāta un ķermeņa elementos. Un šajā lekcijā es lietoju sanskrita formu Abhidharma kā tādu plašāku apzīmējumu. Kad atsaucos tieši uz specifiskiem tekstiem vai šajā gadījumā Dienvidu Austrumāzijā saglabājošos seno budismu skolu Theravādu, tad jāatceras, ka tā ir viena konkrēta šīs analītiskās domāšanas līnija, nevis visa budisma kopējā balss. Šo sistēmu mērķis nebija tikai teorētiski aprakstīt prātu. Analīzē bija jāpalīdz pamanīt, kā pirmkārtām rodas ciešanas, kuri stāvokļi tās uztur un kuras stāvokļus iespējams izkopt, lai ciešanas, neapmierinātība, frustrāciju mazinātu. Pālī valodas tekstos nav viena termina, kas precīzi atbilst emocijai. Pieredze tiek dalīta sajūtā, uztverē, nodomā, uzmanībā, alkās, naidā un citos mentālajos faktoros. Tad iedomājieties, vienā sarakstā līdzās atrodas gan kontakts, jeb saskare. Šajā gadījumā kontakts pat būtu jāsaprot kā prāta saskaršanās ar kādu no tā uztverošiem objektiem. Sajūta, uztvere pati par sevi, griba, uzmanība, enerģija, pacelājums, alkatība, naids, skaudība, nemieris, ticība, apzinātība, līdzjūtība, rimtums un gudrība. Tad ir skaidrs, ka starp izziņu, ko mums parasti šķiet, uz ko attiecās prāts un emocija, nav novilkta, robeža līnija. Skaudība un uzmanība, līdzjūtība un koncentrācija ir viena veida analīzes elementi, un tie var būt kopā. Vedanā, jeb tā saucamais sajūtas tonis, ir klātešošs ikvienā apziņas mirklī. Tas norāda tikai to, vai pieredze ir patīkama, nepatīkama vai neitrāla. Tad fonu, uz kura var rasties sarežģītāka prāta stāvokļi. Piemēram, pieskaroties karstai krūzē, jau pirmajā mirklī ir nepatīkams sajūta tonis. Taču dusmas uz cilvēku, kurš krūzi nolicis nepareizā vietā, prasa vairāk situācijas atpazīšanu, atmiņu, vainas piešķiršanu un impulsu rīkoties. Un tad Abhidharma šos slāņus neapvieno vienā vārdā emociju. Tieši tādēļ tā ļauj pamanīt atšķirības starp pieredzes šo elementāro toni un sarežģīto prāta stāvokli, kas uz tā pamata var izveidoties. Bet tāds mūsdienu konstrukcionisms uzskata, ka vienkārši afektīvais tonis ir reāls, bet konkrētas emociju kategorijas veidojas kopā ar valodu un kultūras pieredzi. Tad Abhidharma sajūta toni un sarežģītos mentālos faktorus uzskata par atšķiramiem pieredzes elementiem. Tas nav vienkārši konstrukcionismu apstiprinājums vai atspēkojums, bet cits veids, kā sadalīt pieredzi. Turklāt, prāta stāvokļus Abhidharma vērtē ar iedzieniem kūsala un akūsala, vai sanskritā kūšala, akūšala. Prasmīgs, veselīgs un ciešanas mazinošs, vai arī neveselīgs un ciešanas uzturošs, veicinošs. Šī nav tikai morālā, labā un ļaunā asa, kā mēs sastapām to gadījumā ar kristiešu teologiem, Akvīnas Tomu šajā gadījumā. Kūsala ietver arī veselību, prasmi un brīvību no frustrācijas. Bet sekas var satraukt. Theravādas analīzē psihiskas sāpes rodas tikai neveselīgā apziņā. Tādēļ līdzjūtība nevar būt skumja, bet taisnīgs sašutums nevar būt veselīgs. Es nesaku, ka šī teorija pareiza. Atšķirīga asis vienkārši rada atšķirīgu ētiku, nepārprotami. Budistu skolas jautāja arī,
Vai prāta stāvoklis pastāv, kamēr cilvēks to neizjūt? Vai dusmas var palikt kā snaudoša iespēja cilvēkā, kurš šobrīd ir mierīgs? Kāds cits budistu filosofs Vasubandhu nošķir aptraipījumus naudošā un izpausto stāvoklī. Viņi nosauc to par anušāja. Tas ir neizpausts aptraipījums, sēklas, jeb iedīgļu stāvoklī. Bet pēc tam tas var nonākt stāvoklī, kas ir pamodies darbībā izpausts aptraipījums. Tāds ir ļoti virspusējā veidā budistu skatījums. Bet man gribētu šeit ienest vēl kādu citu perspektīvu, un tā drīzāk ir antropoloģiska. 2 antropoloģiski piemēri pārbauda argumentu jau tādā izteikti dzīvā kultūras materiālā. Ilongoti ir pamatiedzīvotāju kopiena Luzonas kalnānajā daļās Filipīnās. Antropoloģe Mišela Rozaldo, viņa vidū veica lauka darbu 20. gadsimta 2. pusē. Trobriandu salas atrodas pie Papua Jaungvinējas Melanēzijā. Un šie piemēri nav domāti kā apgalvojumi, ka visi filipīnieši vai visi melanēzieši jūt vienādi. Tie parāda vienkārši konkrētas kopienas, kurās valoda, sociālās attiecības un dzīvesveids palīdz organizēt emocionālo pieredzi. Pastāv ilongotu jēdziens liget, kas aptver enerģiju, dusmas un kaisli. Tas virza darbu un drosmīgu rīcību, bet var arī veidot slepkavas. Tad dusmas te nav vienkārši labas, tās ir neapstrādāta enerģija, kas jāveido. Dzīve bez tās būtu mirusi dzīve. 2016. gadā psihologs Karlos Krivēli ar kolēģiem Trobriandu salās Papua Jaungvinējā pārbaudīja, kā vietēji iedzīvotāji saprot rietumu pētījumos lietotu baiļu sejas izteiksmi. Plaši ieplestas acis un atvērta mute, ko rietumu dalībnieki parasti sauc par bailēm, tur bieži tika saprastas kā dusmas vai drauds. Tas neparāda, ka sejai nav nozīmes, tas parāda, ka izteiksmes nozīme rodas arī sociālā situācijā un kultūras praksē. Tagad varam mēģināt salikt visus šos 4 ietvarus, jeb režģus kopā. Eiropas kaislību tradīcija īpaši labi analizē tuvošanos, atkāpšanos, tikumu un grēku, piemēram. Ķīniešu medicīna emociju ievieto čī kustībā un ķermeņa procesu savstarpējā atkarībā un miedarbē. Doma, kas nebeidzas, kļūst par ķermenisku notikumu. Indijas estētikas rases teorija jautā, kā personisks pārdzīvums mākslā pārtop baudāmā, dalītā noskaņā. Savukārt budistu Abhidharmas analītiskā filosofija nošķir elementāru patīkama, nepatīkama vai neitrāla sajūta toni no sarežģītiem jau mentāliem faktoriem, kā arī izpaustu stāvokli no latentas noslieces, jeb dispozīcijas. Neviens no šiem ietvariem nav vienkārši pilnīgs vai aplams. Tas līdzinās kartes projekcijai savā ziņā. Viena saglabā virzienus, cita laukumu, bet neviena nevar saglabāt visu reizē. Tradīcijas izveidoja kartes noteikta veida darbam, ko tās vēlējās ar to veikt. Pieņemsim, indiešu estētikas tradīcijas ietvaros rasa kalpoja teātrim, ķīniešu medicīna ķermeņa procesu ārstēšanai, Abhidharma ciešanu cēloņu analīzei un pārveidei. Savukārt Eiropas kaislība teorijas morālai pašizpratnei. Klasifikācija tādēļ nav tikai vienkārši noteikta birku pielikšana vai etiķešu komplekts. Tā mums māca, ko pamanīt un ko ar pamanīto mēs varam izdarīt. Vienu noturīgu nemieru kristiešu mūks varēja saprast kā akēdiju un ārstēt ar disciplīnu ķīniešu ārsts kā čī kustības traucējumu, bet budistu praktiķis kā šķērsli, kura rašanos jānovēro un jānovērš. Tad kategorija ne tikai apraksta subjektu, tā piedalās subjekta
veidošanā. Šeit nodara vēl viens mehānisms, manuprāt. Franču domātājs Renē Žirārs, kurš lielu daļu akadēmiskās dzīves strādāja ASV un Stanforda universitātē, apgalvoja, ka mēs bieži vēlamies nevis tieši, bet pastrapināti ar modeļa palīdzību. Proti, cits cilvēks mums parāda, kas šķiet iekārojams. Un ka šādā trīsstūrī subjekts, modelis un objekts vēlme var radīt apbrīnu, salīdzināšanu, skaudību, greizsirdību, pazemojumu un naidīgumu. Protams, Žirāra teorija nav vispārēja visu emociju teorija, taču tā precīzi parāda, ka daļa mūsu emocionālās, afektīvās dzīves rodas attiecībās, nevis noslēgti individā. Savukārt Leidens universitātes profesors Nidešs Lautū šo domu paplašina. Viņa tā saucamais mimētiskais cilvēks, un tad šī mimēzes teorija, jeb mimētiskā iekāra, tad tas ir patipināti no Renē Žirāra, ka šis mimētiskais cilvēks nav tikai būtne, kas apzināti kopē citu uzvedību. Tas ir ķermenisks un attiecībās veidots subjekts, kur ietekmē balss, ritms, poza, pūlis, stāsts un afektu lipīgums. Mēs varam pārņemt satraukumu telpā, sajust cita cilvēka kaunu vai aizrauties ar kopīgu sajūsmu, vēl pirms spējam paskaidrot, kas ir noticis. Jēdzieni piešķir afektiem formu, bet afekti savukārt virza mūsu jēdzienus. Tas ļauj mums precizēt kultūras lomu. Kultūra neatrodas tikai vārnīcā pēc tam, kad ķermenis jau radījis gatavu emociju. Tātad tā cirkulē starp ķermeņiem, ģimenes, balsī, skolā apgūtā pašsavaldībā, sociālās lomas, žestos, ceremonijas ritmā un digitālā pūļa noskaņojumā. Tad emocija ir gan mana, gan mantota, gan attiecībās aktualizēta. Mans secinājums, un šķiet jums pat nebūs jāmēģina sēdēt veselu stundu, nav, ka emocijas būtu tikai kultūras izgudrojumi. Lai gan šeit varētu pastāvēt arī, pieņemsim, otra galējība domāt par to, ka tās ir tikai un vienīgi mūsu bioloģijas aspekti. Par ķermenis, afektīvais tonis un daudzas izteiksmi un pieredzes līdzības ir nepārprotami reāls. Taču ar tām nepietiek, lai iepriekš noteiktu vienu gatavu, visur identisku sarakstu, lai kā gan mēs to nevēlētos. Tad emocija, manuprāt, ir vēsturiski veidots subjektivitātes notikums noteiktā iespēju telpā. Tajā sastopas ķermenis, situācija, cilvēka pagātne, pieejamie jēdzieni, attiecības un gaidas. Jo ir vairāk kā skaidrs, mēs jau nerunājam, pieņemsim, mēs ņemam pat Ekmana šo 6 emociju modeli. Te mēs katrs varam padomāt un pareflektēt par to, cik bieži vien kāda šī konkrētā emocija, prieks, bailes, riebums, mēs vai dusmas, mēs esam izjutuši pilnīgi nesajauktā veidā, teiksim, tāds kāds varētu būt zelts. Pilnīgi neatšķaidītas, tīras, kuras nebūtu sajauktas, savienotas kopā ar citiem afektīvajiem un arī pat kognitīvajiem elementiem. Nu jā, ķermenis nav vienkārši tukšs izpratnē. Sāpes, nogurums, uzbedinājums, patīkamais un nepatīkamais uzliek robežas. Tomēr strauji pukstošas sirds pati nepasaka, vai noteikošais ir bailes, kauns, dusmas, iemīlēšanās vai gaidīšanas satraukums. Nozīme veidojas konkrētā dzīves situācijā. Subjektivitāte tādēļ nav pabeigta substance, bet pašpārmantojošs process. Agrākie pārdzīvojumi dažus ceļus padara vieglāk pieejams, un katra izjustā, nosauktā un izspēlētā emocija tos nostiprina vai pārveido. Tātad brīvība nav spēja just ārpus savas afektīvās vēstures. Tā ir spēja vienā situācijā pamanīt vairāk nekā viena nozīme un atbildēt vairāk nekā vienā veidā. Tieši tāpēc citas kultūras emociju iedzieni var būt ne tikai zināšanu priekšmets, bet afektīvs sevis veidošanas instruments. Tie var paplašināt to, ko spējam pamanīt sevī, citos un attiecībās, kurās mēs atrodamies.
Mācoties ikdienu pieaug, sekojot ceļam ikdienu mazinās. Mazina un vēlreiz mazina, līdz nonāk pie rīcības, kas nav piespiesta un neiejaucās. Neiejaucieties, nekas nepaliek nepaveikts. Šīs rindas pieder Lao-Tzu piedēvētajam tekstam Dao De Jing, īsam agrīnās Ķīnas daoistu filozofiskajam tekstam, kuras slāņi veidojušies pirms mūsu ēras pēdējos gadsimtos. Tas, protams, nav vēlākās reliģiskās daoismu tradīcijas sistemātisks apkopojums. Šajā nodaļā mācīšanās, jeb tas, kas ķīniešu valodā ir pazīstams kā šue, un zināms, kā darbības vārds apgūt un mācīties, skoloties, šeit apzīmē uzkrāšanu, vairāk zināšanu, vairāk nošķīrumu un dažādu apzinātu paņēmienu. Bet šī mazināšana nav pašiznīcināšanās, bet pieķeršanās, uzspiestu mērķu un pārmērīgas iejaukšanās, pakāpeniska atlaišana. Šī bezpiepūles rīcība, neiejaukšanās, nenozīmē vienkārši nekā nedarīšanu. Tā ir rīcība, kas nepiespiež pasauli pakļauties saspringtai gribai. Un nodaļas turpinājums šeit šo domu saista arī ar valdīšanu bez nemitīgas iejaukšanās. Es neaicinu bez turpmākām pārdomām, teiksim tā, pieņemt šī agrīnā daoismu filozofisko skatījumu, taču man šķita, ka šis nošķīrums palīdz varbūt ieraudzīt divus tādus savādākus mācīšanās virzienus, lai piedod man daoisti. Vienā mēs pievienojam nosaukumus, atšķirības un vēsturiskās zināšanas. Uzkrājam. Otrā mēs mazinām vienas mantotās kartes, pašsaprotamību, automātisko vēlmi katrs sajūtu uzreiz klasificēt un pārliecību, ka mūsu valoda, tieši mūsu, Eiropas, latviešu, jau zina visu, ko iespējams just. Un starpkultūra emociju izpēta šķiet dara abus divus darbus. Tā palielina ne tikai zināšanu apjomu, bet pašu spēju būt, teiksim tā, emocionāli uztvērīgam, afektīvi receptīvam. Vienlaikus tā mazina viena ietvara varu pār mūsu pieredzi. Mēs nekļūstam tukšāki, mēs kļūstam mazāk ieslēgti vienā veidā, kā pamanīt, apzīmēt, nosaukt kaut ko vai galā izdzīvot. Un tad šīs izstādes jautājums, kā tu šodien jūties, tādēļ nav jāuztver kā tests, kurā jāatrod viens pareizais apzīmējums. Tas var būt aicinājums pamanīt, ka mūsu pieredze ir plašāka par mantoto vārdu sarakstu un ka uzmanīga sastapšanās ar citu kultūru, citām kultūrām var pārveidot pašu jautājumu. Un tad atgriežamies pie dzejoļa, ko es minēju pašā sākumā. Turpinājumu. Tagad, kad debesis kļuvušas biezas, tintas krāsā un šķiet spiežamies mūsu acīs, apvārsnes ir noslēdzies ap mums, neatstājot nec austrumus, nec rietumus. Tagad cilvēks pazīst zemi tikai pēc savu soļa un pats sevi tikai pēc savas rokas pieskāriena. Dzejols ir anonīms, kā antoloģija atzīmē, tam netiek piedāvāt neviena no rasām, tas nav ierindots nevienā emocija kategorijā. Atcīmredzot sanskrita kritiķi, tā arī neatrada vietu stāvoklim, ko tas rada. Vai to varat izdarīt jūs? Paldies!